Man arī Jānis asociējās ar to, ka viņš vienmēr ir pozitīvs ar to savu humoru un ar tām savām dziesmām. Jo šie senie amatnieki, kā dinozauri, un viņi ir tie, no kur tev ir jāatver katrs mirklis. Viņš mūrēja akmeņus, viņš laika gaitā ir apguvis visas vecās metodes, tāpēc, ka viņš nepazīst mērlentu, nelieto līmeņrādi, un kā pats saka, būs labi un centimetrs nav kļūda. Paskatoties uz akmeņiem, viņam ir skaidrs, ar kuru var sarunāties, ar kuru nevar sarunāties. Tas ir, kurš plīsīs un kurš neplīsīs. Un es tā, piemēram, šitais, viņš tā, es nezinu, vai šo var teikt, šis ir to nē, tas neplīsīs. Ja? Viņš arī zināja, kurā pozīcijā vajadzēs iurbt un tiešām kā viņš plīsīs. Jo viņš vienreiz iurb, viņš teica, viņš tā burjos to akmeni, viņš teica, nebūs. Viņš tagad vēlreiz apgriež, viņš uzsita to lielo veseru un tiešām plīst. Un viņš tā, viņš saka, un ja 3 reizes nav uzsitot tad tur nebūs, tad tur nav ko vispār. Viņš vienmēr tā baigi iet, viņam ir vienmēr tas savs litera termos. Viņš teica, man ar to pietiek. Nevienmēr viņš viņu izdzer līdz galam, bet ja viņam ir palikusi pāri un mazbērni pie viņas tiek, tad pēdējā liešanas brīdī, kad tu izlej viņu ar to cukuru ārā, jo tas ir tur tik daudz, ka viņš vienkārši nespēja izšķīst tajā ūdens daudzumā. Es gan viņu iepazinu kā vienu no labākajiem, ātrākajiem ogres sportistiem, futbolists, basketbolists, hokejists. Tagad viņš vairāk ir eksperts par runāšanu. Viņš ierodās virtuvē un sākās stāstīt. Ja? Mēs visi piks pēdam, dodamies prom. Sēdi un klausies, es tagad tev pastāstīšu. Viņš man izaicinājis uz skriešanos, pagaidām tas ir atlikts. Viņš ļoti pārliecinoši teica, ka viņš ātrāk man skrien. Es tam nepiekritu, tā kā mums vēl sacensības ir priekšā. Kad mēs ar kori braucām uz Moldovu dziedāt un visiem bija jāguļ teltīs. Un tad no rīta bija tāds pavēss un Jānis ar mūsu diriģentu izdomāja iesi upē peldēties. Es piegāju pie tās upes un sapratu, tādā augstā ūdenī es nepeldēšos. Bet viņš, iegāja kopā un nopeldējās. Un tad viņi teica, tagad ir silti, tagad mēs varam arī stāvēt ārā. Abi mīlā viens, puncis, bumbu nodija. Viņam ir ļoti labs kontakts ar bērniem. Bija te vasarā arī atbraukuši manas meitas un Jānīts mūrē un uzreiz, meitenes gribat iemūrēt ar kādu akmeni iekšā, ja? Jā, viņš katrai parāda, kur tur labāk ielikt, kā to jau ielikt, viss darbojās. Jānis mums korī izveidoja pūteju orķestri, mēs pat uzstājāmies vienos Ziemassvētkos. Kolosāla balss, viņš ļoti skaisti dzied, es saprotu, ka viņš ir savulaik mācījies mūzikas skolā, viņa arī pabeidzis. Viņš ļoti domā par citiem, viņš ir par paliekošām vērtībām un viņš ļoti rūpējās par to, lai pēc viņa paliktu. Lai tā būtu māja, kas paliek bērniem, mazbērniem, lai tas būtu kaut kāds ieguldījums, vērtība. Viņš ļoti rūpējās un domā par tādām dzimtes lietām, par dzimtes kokiem. Tas viņam ir svarīgs un ģimene viņam ir īpaši svarīga. Tieši tāpēc arī viņš pārdzīvoja, kad darbā viņa mīļākajam vecajam džemperim nogrieza piedurknes. Mega ērtas tās agrīs džemperu rokas. Baiķis neskrāpē ceļot un tā tālāk. Es viņam novēlu stipru veselību, stiprus kaulus un daudz spēka. Es novēlēšu tev, Jāni, tikai veselību, spēku, izturību, saglabāt to dziesmu, kas tavā sirdī. Puķasobu. Es novēlu, lai ne tikai tava darba vieta, bet visi tuvākie un tālākie apkārtējie cilvēki, katrs tevi novērtētu tieši tikpat ļoti, kā tava darba vieta. Un es ļoti ceru, ka nākošajā gadā tu padomāsi vairāk arī par sevi un lietām, ko tu šajā dzīvē gribi izdarīt sev, ne tikai citiem.